Medicīna tā ir tā ģimene. Mums viens otru jāciena. Latvija ir unikāla ar to, ka mums joprojām ir individuāla pieeja katram. Ārsta dzīvi vajadzēs atdot vairāk, nekā tu saņemsi. Es uzskatu, ka medicīna nevar būt klients. Cilvēks saslimt vai dabū kaut kādu traumu tikai tāpēc, ka viņa ķermenis to slodzi nevar izturēt. Dakters Andrejs Finogējevs, ārsts, traumatologs, ortopēds, Latvijas viceprezidents, Latvijas ceļa, artroskopijas un sporta medicīnas asociācija, SSK ambasadors, ārsts, traumatologs, ortopēds, SIA ortoklīnikā, lektors Rīgas Stradiņu universitātē, traumatologs un ortopēdijas katedrā, traumatologs, rezidentūrā, programmas vadītājs RCU, traumatoloģijas publikācijas autors un lektors ar Latvijas pārstāvniecību vadošā Eiropas valsts traumatoloģijas kongresā, Smith & Nephew Education Faculty ambasadors Latvija, pētnieks, zinātnisko darba autors un vīrs un tētis. Vienkārši fantastiski, ka tādi dakteri mums ir. Savos 35 gados, kā var visu šo uzspēt, Andrej? Bet tas vienkārši, ka tev patīk to, ko tu dari, un tu esi visu laiku 24 stundas katru dienu esi darbā, un tu domā par darbu. Tas ir tas, kas tev vienkārši pats par sevi nāk. Kā ir ar jauno paudzi? Kā viņus motivēt? Jauno paudze, viņi ir savādāki. Droši vien viņus arī nevajag motivēt. Viņi paši katrs atradīs to savu, kas viņu motivēs un stums uz priekšu. Un ar laiku tas arī parādīs, vai tas bija tā vērts vai nebija tā vērts. Viņi nav slikti. Saki man, ja tev šodien es pajautātu, vai tu gribētu atkal būt par ārstu? Jā, viennozīmīgi. Tu nenožēlē visu šo dzīvi? Nē, skaidrs, ka es sapņoju kļūt par ārstu no 6 vai 7 gadu vecuma. Un es vienmēr katram rezidentam, kurš nāk rezidentūrā, es viņam saku, tu esi pārliecināts, varbūt nevajag. Vai tas ēnas dienas, kad jaunieši nāk pie tevim skatās, kā tu strādā. Es visus mēģinu atrunāt. Es saku, neiet medicīnā. Te jūs naktis neguvēsiet, te jūs būs cits problēmas, te jūs psiholoģiskas problēmas. Es saku, ejiet strādāt bankā, mācīties valodas vai vēl kaut ko. Skatoties uz tavām darba sasniegumiem, to, ko pa tevīm stāstā tavi kolēģi, tavi pacienti, tu tiešām esi dakters ar lielu burtu. Tas ir, es zinu, ka dakteriem nepatīk ar viņiem tā runā, bet tu esi ļoti liela motivācija tieši mūsu jaunai paudzei, un ar savu lielu darbu ar lielu darbu, un es zinu, mēs pirms intervijas runājām, cik liels bija tas ceļš, tas posms, kā tu tiki pie tā, kas tev šobrīd ir. Ja, un tas ir ļoti cienījami, Andrej. Kāpēc man nepatīk, kad cilvēki tā kā saka par visu, ko tu esi sasniedzis, bet cilvēki nezin, ko tu esi pazaudējis par šo ceļu ejot tālāk. Vienmēr, ja tev kaut kas nāk klāt, tev kaut kas pazūd, iet prom. Un tur tā, kāpēc, tas ir tīri tikai mūsu personīgas lietas, un neviens par to nezina. Visi redz to, ka tev pienākas, kas tev ir, un neviens nezina, cik daudz tev tas izmaksā beigās. Vienkāršāk ir redzēt to personu, nezinot, cik aiz tā ir tavas negulētas naktis. Kādu pareizi tu teici, kad tu esi pa visu nedēļu, esi bijis mājās, tur labi, jā, gulējis 9 stundas un visu to dienu tu pavadīji savā kabinetā, operējot milzīgi daudz pacientu, ko tu savā nedēļas darbā redzi. Bet saki man, tu gribētu, lai tavu bērni būtu mediķi? Viens. Tomēr vienu tu droši, jā? Zini kā, es gribētu, lai vismaz viens būtu mediķis, jā. Bet tomēr tā ir tā profesija, kur tev nes lielu gandarījumu. Ja tev tā motivācija tieši ir palīdzēt cilvēkiem, tas ir ļoti patīkami. Un otrais, protams, te ir tāds arī moments, zini kā, mana vecmama bija mediķis,
Mans tēvs bija mediķis, es esmu mediķis. Ja būtu 4. paudzes mediķis, būtu vispār ideāli. Saki man, starp ārstiem ir konkurence, vai tomēr tu pieskaitīji to, ka ir koleģiālās attiecības? Koleģiālas attiecības jābūt. Es atceros savu pirmo lekciju, kad es iestājos universitātē. Tas, kas man ļoti aizskara, un toreiz es to nebiju sapratis, bet lekcija iziet ārā profesoru mums priekšā. Viņš saka, labdien, kolēģi. Kas par kolēģiem? Par ko? Un pēc tam ar laiku, ar pieredzi, tu vienkārši saproti, tiešām koleģialitāte jābūt. Medicīna tā ir tā ģimene. Mums viens otru jāciena. Skaidrs, ka mēs dažreiz varam būt rūpīgi, kaut ko nepatīkumu pateikt otram cilvēkam, bet to jāmāk runāt un nevienu neapbižot. Jo tomēr mums Latvija ļoti maza, un man liekas, ka mums ir tik maz to ārstu, ka mums ir jāciena savā starpā viens otru. Tieši tā. Un konkurence mums nevajag būt savā starpā konkurentiem. Nevajag. Maza valsts, maz ārstu, davai savienojamies, taisim kaut ko kopīgo. Vai mums konkurenti ir lietuvieši, vai mums konkurenti ir Igauni, pēc tam būs poļi, pēc tam būs vācieši. Tāda veida jātīstās, nevis savā starpā, te jāmēģina kaut ko sadalīt. Kā tev šķiet, mums ir jātīsta medicīnas turismu Latvijā un jādod iespēju attīstīt Latvijā kā tādu medicīnu, lai mēs tomēr skanētu ļoti skaļi ārzemēs? Es gribētu, lai tā būtu tā. Kāpēc? Jo Latvija ir unikāla ar to, ka mums te nav tā kā konvejeru medicīna vispār kaut kādiem standartiem. Mums joprojām ir individuāla pieeja katram. Un mums ir labas iespējas, mums ir labas tehnoloģijas, mums ir labs servis, mums ir izcili ārsti, speciālisti, mums ir tas komandas, kas strādā un kur katrs tas skiedītas posms strādā ideāli. Un mēs to varētu. Varbūt mums trūkst motivācijas, varbūt mums trūkst arī tas pašpārliecības, varbūt kaut kādas, marketinga zināšanas, vēl kaut kas, bet es gribētu, lai Latvijā attīstās tajā virzienā. Jo, cik es zinu savus draugus, paziņus, visi, kas ir aizbraukuši projām savā laikā, tajos 2008. gados pelnīti, un atgriežoties, es dzirdu, kad saka, ka Latvijā viņi atbrauc pie ārstiem, jo tur, kur viņi aizbraukši, ārstu nav vai zināšana nav tik daudz, vai tas maksā 10 reizes dārgāk nekā Latvijā, un tomēr atgriežoties šeit, cilvēks saprot, cik labi mums te ir medicīna. Tu piekrīti tam? Jā. Bet tajā pašā laikā, tie vietēji, kas šeit palika, viņi to tā neciena. Cik konkurentspējīga veselība ārpus Latvijas ir tomēr? Aizbraukot cilvēki, viņi tomēr saņem to kvalitāti. Man liekas, ka šeit problēma ir izvēlē. Mums Latvijā, tā ka mēs esam maziņa valsts, mums nav tik daudz pacientam izvēles. Un tā pašā laikā katram pacientam ir viegli atrast kaut kādu informāciju par ārstiem, par klīnikām, un tā vieglāk arī uzticēties un tā. Braucot ārzemēs, pirmkārt, valodas problēmas. To līdz galam var kaut ko nesaprast. Izvēlēties nepareizo ārstu, sajaukt ar savu diagnozi, vēl kaut kas. Otrais, milzīgs to ārstu un klīniku kvantums. Tu izvēlies vienkārši to, kas tev ir ērtāk, bet tas nenozīmē to, ka tas ir labākais. Mums Latvijā tāda ziņā ir unikāla ar ko, no jebkura Latvijas gala tu vari atbraukt uz to klīniku, ko tu vēlies 3-4 stundu laikā, maksimums. Ārzemēs medicīna, viņa nav sliktāka. Viņa ir grūtāk saprotama, jo absolūti cita mentalitāte, cita valoda un varbūt arī dažreiz grūtāk pieejama. Kādam ir jābūt ārstam? Tev jāsaprot to, ka medicīna tas nav peļņas avots, tas ir viens, un jābūt gatavam ārsta dzīvi vajadzēs atdot vairāk, nekā tu saņemsi. Ja tu to apzinies, ja tu to saproti, ja tu esi gatavs upurēt ar sevi, tādā ziņā,
tad tu vari iet ārstos medicīnā. Kāds esi tu kā ārsts? Godīgs. Tas ne visiem patīk. Bieži vien veidojas arī kaut kādas strīdi situācijas sarežģītas tikai tāpēc, ka esmu pateicis taisnību. Runājot ar pacientiem, es saprotu, ka pacienti nāk un viņi vēlās, lai tu viņam iedod kaut kādu brīnumu tabletīti, brīnumu smērīti, un viņi būs atkal veseli un tā. Un šī situācija, es varu sarakstīt ārstēšanas plānu, tas aizņems mums 2 gadus, mēs iztarēsim neskaitāmu kvantumu naudas, bet galvu rezultāts būs tik un tā, būtu tāds, par ko es, runāju pašsākumā. Tāpēc šī situācija, es parasti saku tā, galvu rezultāts būs tāds. Gribat jūs to, negribat, bet diemžēl vilciens ir aizgājis. Bet mēs to galvu rezultātu varam atlikt uz 2 gadiem, uz 5 gadiem, ja? Vai mēs to jūsu dzīves kvalitāti varam uztaisīt tik labu, ka jūs vienkārši pilnīgāka komforta sagaidīsiet to gala rezultātu. Esmu arī godīgs, es vienmēr saku, ja jūs man palīdzēsiet, es jums arī palīdzēšu, un mēs iziesim šo ceļu posmu, to dzīves posmu kopā. Te nebūs tā, ka tas būs spēle vienos vārtos, jūs neko nedarīsiet, un es uz saviem pleciem vilkšu jūsu veselību līdzi. Pats galvenais ir tomēr pacientiem saprast to, ka ir atkarīgs viss no viņiem. Ārstā ir jau tas ir nākošais etaps, kur tu neesi Dievs. To arī, man liekas, ir jāsaprot cilvēkiem, jo mēs pirms tam runājām, kad tu jau saskaries ar to, ka jau ir pa vēlu kaut ko mainīt. Bet kur jūs bijāt agrāk? Tas laikam viss aktuālākais jautājums. Ja? Varbūt tomēr ir pareizi tu teici, pacientam ir tomēr jābūt par sevi. Pacienta veselība ir viņa rokās. Un es arī dažreiz, man vienkārši izskan, kur jūs bijat agrāk. Bet es to saku nevis tāpēc, ka es gribu kādu tur aizvainot vai vēl kaut kas. Es to saku, jo man pašam no tā ir skumji, bedīgi. To, ka mums tas vilciens ir aizgājis, ka mēs nevarēsim to visu sagriezt atpakaļ. Un tas tā, diemžēl, ir. Ārsti stacionārā un ambulatorā profila ārsti. Kas vieno un kas šķir jūs? Es sevi nevaru uzskatīt, ka esmu tikai stacionārā ārsts vai tikai ambulatorais, jo man patīk redzēt pacientu visos posmos. Kad viņš pirmoreiz pie man atnāca, es zinu precīzi sūdzības, es zinu, ko viņš grib, mums veidojas kaut kāda saikne, mēs ejam tālāk to ceļu līdz galam. Tālāk ir operācija. Pēc operācijas es gribētu viņu vēlreiz redzēt, vismaz 2, varbūt 3, varbūt pat vairākas reizes. Es gribētu viņu redzēt arī pēc gada. Es saprotu arī pacientus. Viņam ir drošāk, viņam nav bail. Es nekad tur nekautrējos iedot savu telefonu numuru, vai tur viņš man piezvanīja kaut kādi sarežģījumi un tā. Un tā mēs ejam to visu posmu kopā, un tā ir vieglāk. Gan man psiholoģiski, gan pacientam arī tāpat psiholoģiski. Protams, ir daktori, kuri uzskata to, ka tā pārmērīga liela saikne ar pacientu viņa neko labu nedara. Un viņam patīk tad, kad pacientu skatās viens daktors, operācija nozīmē 2. daktors, operē 3., 4. izraksta, 5. skatās to rehabilitāciju un visu pārējā. Jā, un skaidrs, ka varbūt šī situācija runāt ir par to, ka katrs šis posms nostrādā ideāli, tas kopējais rezultāts arī būs ideāls, bet pacientam psiholoģiski ir grūtāk. Un tāpēc man tāda pieeja nepatīk, tāpēc es par to. Saki, tu strādā ortoklīnikā, mēs ar tevi pirms intervijas runājām, kad tu to dari nenormāli lielu prieku, cik tev ir pacienti, un man patīk, ka tu saki pacienti, un tas ir ļoti, tā teikt, uzrunā, bet saki, kas priekš tevis ir pacients, un kas priekš tevis ir klients? Tās ir dažādas vai atšķirīgas lietas? Atšķirīgas. Es uzskatu, ka medicīna nevar būt klients. Jo klients, mana skatījumā, viņš atnāk un viņš prasa kaut ko, apmainot pret savu laiku, naudu, vēl kaut ko.
viņam nav pašas motivācijas, pašam arī kaut ko darīt un tā. Pacientiem tomēr viņam arī pašiem jāstrādā šī situācija. Viņš nevar tā atnākt, teikt, es gribu to un to, tai pašā laikā es neko nedarīšu. Tā nav. Ar to tāpēc arī ir tas pacients un ārsts, un tas ir tā viena komanda, lai sasniegtu ideālu rezultātu. Un pēc tam tas kā otrais burbulīts ir ārsts un viņa komanda, ko jau pacients neredz. Jo uz katra ārsta stāv nevis viens vai divi cilvēki. Tas ir. Kā tev šķiet, tomēr ir vairāk pateicīgu pacientu nekā? Mana praksa, paldies Dievam, jā. Protams, skaidrs, ka kādreiz man arī pateica, tu nevari visiem būt vienādi labs. Kādam tu patīk vairāk, kādam mazāk. Pacienti nāk un tu redzi labus rezultātus. Ja pat viņš nepasaka tev, doktor, milzīgs jums paldies, bet tu redzi to, ka viņš ir atgriezies sportā, tu redzi to, ka viņš normāli dzīvo, tu redzi to, ka viņš nelieto tabletes, ka viņš ir atbrīvots no sāpēm. Tas arī tev dod to lādiņu un iet tālāk, un tu saproti to, ka tu dari. Varbūt tas arī ir par to motivāciju runāt. Kas tevi tā kā spiež to darīt tālāk un vairāk, tas ir tie paši pacienti un savi labi rezultāti. Tu ļoti daudz ārstē sportistus. Tagad, 21. gadsimtā, mums nežēlīgi daudz ir sportistu. Es arī kādreiz atceros savus jaunības gadus, kad kāds sports tur, ja? Tagad man ir no rīta. Ja? Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas nodarbojas ar profesionālo vai neprofesionālu sportu vai mājas apstākļos? Kas ir vissvarīgākais, kam ir jāpievērš uzmanība? Pirmam sūdzībam. Tas ir pirmkārt, ja jūs darat kaut kādas ierastas kustības un kaut kas aizgāja ne tā, kā vajag, kaut kāda sāpīta, tūska, vizuāli kaut kāda deformācija, to nevar ignorēt. Jāatrod laiks un jāatnāk pārbaudīties. Un otrais, aiz katra profesionāla sportista jāstāv profesionāla fizioterapeita vai sportārsta. Jo tas slodzes, kas mūsdienas ir bērniem, pieaugušiem, viņi ir nereāli, viņi ir milzīga. Un bieži vien, kur veidos problēma, cilvēks saslimt vai dabū kaut kādu traumu tikai tāpēc, ka viņa ķermenis to slodzi nevar izturēt. Tāpēc, ka muskuļi strādā savādāk. Cita muskuļa grupa nav adaptēta tādai slodzi vai vēl kaut kas. Ja aiz viņu pleciem stāvētu fizioterapeits vai zinošs speciālists, kurš saprota muskuļu balansu, propriorecepciju, vispārēj. Viņš redz, ka tas organisms jau ir uz izsikuma robežas, viņš aptur to slodzi, samazina slodzi, pievēršamies fizioterapiju, trenējam pareizos muskuļus, un cilvēks viņš nenoiet no tās distances, viņš drusciņ piebremzē, bet viņš tik un tā iet un sasniedz savus rezultātus. Man tāds radās interesants jautājums. Skaties, tagad ļoti daudz, arī sociālos tīklos, mājas apstākļos cilvēki nodarbojas ar pašsportu. Man liekas, tā ir ļoti aktuāla tēma, es ļoti to gribu pacelt, ja? Saki, Andrej, tādu pacientu, kas tur aizgāja visu pa greizi, ir daudz? Pēc Covid, jā. Pēc Covid, jā. Es biju viena kongresā, un tur viens doktors, viņš bija prezentācija, viņš rāda milzīgu slaidu ar jogas nodarbību. Nākamais slaids, paldies jogai par to, ko jūs dodat mums saplestos meniskus. Fantastiski. Jā, un tā, skaidrs. Kā izbēgt no tā, lai cilvēki dabū mājas apstākļos traumas? Pirmkārt, nevajag domāt to, ka jūsu ķermenis, 30 gados ir tāds pats, ka ķermenis 20 gados. Nē, tā nav. Otrais, ja jūs tur jaunība regulāri nodarbojaties ar sportu 2 vai 3 reizes nedēļā, tas nenozīmē to, ka jūs bijat profesionāls sportists. Ja jums bija ilga pauze no sporta, atradiet laiku, tas neaizņem daudz laika, tas ir burtiski stunda nedēļā. Arī brīvdienas strādā fizioterapeiti, aiziet pie fizioterapeita. Viņš no pirmā skata, viņš uztaisīs diagnostiku, pamatlietas. Vieli muskuļi, kā tie muskuļi savu starpā sadarbojās. Problēmas nav, visi varat vingrot, dariet, ko jūs vēlaties. Ja viņš redz, piemēram, ka jūs tur mājas apstākļos, sākāt tur kaut ko trenēt, piemēram, taisīt pietupienus, bet viņš redz to, ka jums ir absolūti muskuļa disbalans.
kājai. Ja? Viņš pateiks, sorry, davai dzīves pietupienus netaisam, mēnesis ar manim pavingros, pēc tam dari visu, ko gribi, bet tu tāda veida aizsargās savus ceļus. Kad bija Covid, tādas iespējas nebija, bet tagad tas viss ir pieejams un atrast laiku, un jebkurš var. Tad pat to pusstundu vai stundu, ko jūs terējat treniņu mājās, ja, izterēt nevis stundu, bet pusotru stundu. 15 minūtes līdz fizioterapeitam, 15 minūtes pēc fizioterapeitam. Un tas pats treniņš tikai ar profesionālu. Andrej, milzīgs tev paldies par tādu atklātu interviju. Paldies, ka mums Latvijai ir tāds dakters. Ceru, ka mūsu intervija palīdzēs daudziem. Paldies jums. Paldies.